Šodien es vēlos pastāstīt par grūtību, kas man bija, un kā es to atrisināju vienkāršā, kompaktā un pārnēsājamā veidā. Tiem, kas bieži ceļo, strādā dažādās vietās vai vienkārši vēlas strādāt ar mazāku aprīkojumu, bez nepieciešamības nesāt līdz daudz vadu, pārnēsājamība ir būtiska. Piemēram, ja tu izmanto portatīvo datoru vai planšetu datoru, iespēja tos viegli paņemt līdzi jebkur ir liela priekšrocība. Taču te rodas problēma. Ja tu strādā ar projektiem tāpat kā es, dažreiz ar vienu ekrānu vien nepietiek. Mājās es jau esmu pieredzējis izmantot portatīvā datora ekrānu kopā ar plata formāta ekrānu, kas man ļauj atvērt gandrīz 3 failus vienlaicīgi. Taču nav iespējams visur līdzi nesāt plata formāta ekrānu, ņemot līdzi vairākus vādus un adapterus. Un te nu nāk talkā šis mazais draugs, kas, ticiet vai ne, ir pilnībā pārnēsājams ekrāns, kas darbojas tikai ar USB-C vadu, tieši pievienojot to datoram, planšetei vai pat telefonam. Sveiki, inženierijas entuziasti! Šodien pastāstīšu jums stāstu, ko iespējams daudz no jums, kas strādā attālināti, jau ir pieredzējuši. Esmu cilvēks, kurš daudz strādā attālināti, tāpēc pavadu daudz laika viesnīcās, lidostās, pie piegādātājiem un klientiem. Un vai jūs zināt to sajūtu, kad ierodaties kādā vietā un saprotat, ka stundām ilgi būsiet iesprostots mazāk klēpjdatora ekrānā? Jā, šo vilšanos es labi pazīstu. Bieži vien agrāk es mēģināju izmantot viesnīcas televizoru kā otro ekrānu, domājot, ka tā būs ideāla risinājums. Taču drīz sapratu, ka tas ir ārkārtīgi neērti. Televizors bija piestiprināts pie sienas tādā leņķī, kur nevarēja mainīt. Bieži vien galds atradās vienā stūrī, bet televizors citā. Un bieži šķita, ka televizors ir uzstādīts jau 1970. gadā. Turklāt man nācās meklēt saderīgus kabeļus, adapterus, un pat tad, kad izdevās pieslēgt, attēla kvalitāte bija briesmīga. Bet pirms turpinu, ļauj man pastāstīt mazliet par sevi un kāpēc man tiešām bija vajadzīgi 2 ekrāni. Personīgi es esmu no tiem cilvēkiem, kam patīk, ja vienlaikus ir atvērti daudz logu. Un tā ir mana iedoma, ko esmu iegūst laika gaitā. Ikdienā es strādāju ar dažādiem dokumentiem, izklāju lapām, tehniskiem zīmējumiem, un man pastāvīgi jāslīdzina informācija šajos failos. Kad es strādāju tikai ar vienu ekrānu, man visu laiku jāmaina starp logiem. Un tas pilnībā izjauc manu darba plūsmu. Es zaudēju koncentrēšanos, laiku, un man tas nozīmē, ka es kļūstu mazāk produktīvs. Es to izjūtu uz savas ādas katru reizi, kad vajadzēja ceļot vai strādāt kādā citā vietā. Un tieši tad es atklāju šo te vērtieči. Portatīvais monitors, kas ir plānāks par manu klēpjdatoru. Es zinu, izklausās pārspīlēti, bet šī lieta pilnībā izmainīja manu darba veidu. Tas ir no zīmola Arzopa, modelis AUC. Un man tas jau ir gandrīz 3 gadus. Mana produktivitāte, mans komforts un galvenokārt pārnesamība ir uzlabojusies. Un tā kā mani jau vairākas reizes ir apturējuši lidostās cilvēki, kur vēlējās uzzināt vairāk par šo monitoru, es nolēmu padalīties ar šo video ar jums. Bet kāpēc portatīvais monitors ir tik atšķirīgs no stacionārā modeļa? Kā jau pats nosaukums saka, portatīvais monitors ir portatīvs. Tagad es sapratu. Tagad man viss ir skaidrs. Agora eu entendi! Agora eu saquei! Tu vari to paņemt līdzi, kur vien vēlies, un tas kalpo kā sekundārais monitors, ko izmantot ar savām ierīcēm. Bet, Igors, es neredzu nekādu priekšrocību šajā lietā. Tiešām, atšķirībā no tradicionālajiem galda monitoriem, kas ir smagi un aizņem daudz vietas, portatīvais monitors ir plāns, viegls un īpaši izstrādāts, lai to varētu ņemt līdzi kopā ar savu portatīvo datoru vai planšeti. Lielākajai daļai šo monitoru ir no 13 līdz 17 colām, un mans monitors ir tieši tāda paša izmēra kā mana portatīvā datora ekrāns – 15,6 colas. Bet galvenā priekšrocība šeit ir savienojamībā. Ja tu pieslēdz parastu monitoru, tev būtībā būs vajadzīgs barošanas vads un attēla pārraides vads. Tagad ar šo ierīci es izmantoju tikai vienu USB-C vadu, gan monitoru barošanai, gan attēla pārsūtīšanai. Man tas ir milzīgs iegūms. Jo to pašu vadu, ko izmantoju, lai uzlādētu savu telefonu, es varu izmantot arī monitoru pieslēgšanai. Un sākt lietot, tas nozīmē mazāk vadu jānes mugursomā. Tu vari izmantot to arī ar parasto HDMI vadu, ko lietojam vairumā monitoru. Un komplektā jau ir iekļauts HDMI, mini HDMI kabelis. Bet galvenā priekšrocība, ko es redzu, ir tā, ka var izmantot vadu, kas jebkurā gadījumā jau būtu manā mugursomā, lai monitors darbotos. Un šī vienkāršība var šķist sīkums.
Bet brīva vieta mugursomā tiem, kas visu laiku pārvietojas, ir ļoti svarīga. Es pats esmu nesis mugursomā VGA kabeļus, HDMI kabeļus, HDMI uz VGA adapterus, display port un galu galā tas viss aizņem vietu. Tāpēc padomāt par pārnēsājumību un izmantot tikai vienkāršu kabeli kā šis, uzticieties man, tas ir liels ieguvums. Un praksē tur nav nekāda noslēpuma. Jūs vienkārši varat pieslēgt savu portatīvo datoru pie ekrāna ar kabeli, veiciet iestatījumus. Otrā monitora iestatījumu savā portatīvajā datorā varat pielāgot kā vien vēlaties, jo tas jau automātiski tiek atpazīts kā otrais monitors. Tam ir šis artikulētais statīvs, kas atvieglo monitoru lēņķa pielāgošanu, bet tas tev dod arī otru iespēju, jo, ja vēlies izmantot monitoru horizontāli, tas ir iespējams. Bet, ja esi no tiem, kas izmanto monitoru vertikāli, tas arī darbojas. Vienkārši veic iestatījumus datora iestatījumos un viss būs kārtībā. Manā pieredzē šī ērtība bija īsta pārmaiņa. Man vairs nav jādomā, kā es strādāšu dažādās vietās. Es vienkārši paņemu savu portatīvo monitoru, pieslēdzu un viss. Un pirms tu sāc teikt, ka šis video ir reklāma, nē. Šis video nav sponsorēts. Tajā laikā es daudz pētīju, līdz nonācu pie šī modeļa, lai beigās nenopirktu kaut ko sliktu. Un, kā jau teicu, šīs monitors mani pavadīja jau 3 gadus. Un kur es dodos, ja zinu, ka tur nebūs otrā ekrāna? Es ņemu to līdzi. Un tā, es šajā video atstāšu dažas portatīvo monitoru iespējas. Un tev tikai jānoklikšķina uz ekrāna. Vai arī, ja vēlies, es palūkšu, lai komanda atstāja saiti aprakstā, lai tu vari apskatīt dažas alternatīvas. Tu pamanīsi, ka ir gan vienkāršāki modeļi, gan arī premium klases iespējas. Un ir modelis katram budžetam un vajadzībai. Bet es jau uzreiz varu pateikt, ka ieguldījums portatīvajā monitorā tiešām ir izšķirošs, īpaši tiem, kas strādā attālināti. Ir šis modelis, kas man ir, bet ir arī citas iespējas. Un, ja tu vēlies uzlabot savu mobilitāti un produktivitāti, noteikti ir vērts apskatīties. Personīgi man šķiet, ka tā dizains ir ļoti kompakts, sver apmēram 500 gramus. Un atšķirībā no parastiem monitoriem, tas nav izgatavots no plastmasas, bet gan no alumīnija. Kad lietas mugursomā, es iesaku to ievietot nodalījumā, kas paredzēts portatīvajam datoram. Tas tāpēc, ka šis nodalījums parasti ir polsterēts un aizsargās ekrānu. Mans modelis ir ar Full HD izšķirtspēju un plašiem skatīšanās leņķiem, pateicoties IPS tehnoloģijai. Taču ir pieejami modeļi ar augstāku izšķirtspēju, īpaši tiem, kam patīk spēlēt spēles ar lielāku kadru nomaiņas ātrumu. Tam ir ekrāna pretspīduma pārklājums, un tas man palīdz, kad lietoju to telpās ar spilgtu apgaismojumu. Un tā, tam ir iebūvēti skaidruņi, bet personīgi es tos daudz neizmantoju. Profesionāļiem kā es, kuri strādā ar projektiem, dokumentu sagatavošanu, video rediģēšanu vai jebkuru uzdevumu, kas prasa vairākus logus atvērtus vienlaikus, šī atšķirība ir milzīga. Bet vai šo monitoru var izmantot tikai darbam? Atbilde noteikti ir nē. Un es to minēšu dažus piemērus, kur es to jau esmu izmantojis. Tā, es to izmantoju darba vidē, kad ceļoju, kad esmu viesnīcā vai kādā vietā, kur zinu, ka man nebūs otrā monitora. Bet, ja es vēlos skatīties filmu lidmašīnā, kur nav ekrāna, es to pieslēdzu pie telefona. Un tas kļūst par portatīvo televizoru, un lai gan tam ir skaļrunis, es iesaku izmantot Bluetooth austiņas. Vai arī, ja vēlies, lai tavi bērni mierīgi sēž aizmugurējā sēdeklī un skatās multfilmu uz lielā ekrāna, vienkārši dara to pašu un izvēlēs filmu tieši savā telefonā. Dažiem Samsung tālruņiem ir Samsung DeX, un tas ļoti palīdz, jo tu vari pieslēgt tālruni un izmantot to ekrānā kā datoru. Bet pat, ja tu vēlies otru ekrānu mājās, bet tev ir svarīgi iespēja to pārnēsāt, tas joprojām ir labs risinājums tev, ja vēlies strādāt dažādās vidēs. Ja tu esi ticis līdz šai vietai un tev patika video, noteikti abonē kanālu, ja vēl neesi abonējis. Uzspied patīk un ieslēdz paziņojumu zvaniņu. Un, ja tev šķiet, ka mūsu saturs ir interesants, apsver iespēju kļūt par biedru, lai palīdzētu mums turpināt veidot saturu šajā platformā un tikt pieminētam mūsu video. Un, ja tev iepatikā šis portatīvais monitors un vēlēs to apskatīt, pārbaudi saites aprakstā un YouTube shopping saites, kuras esam izvēlējušies. Un, ja tev patika šāda veida video un vēlēs redzēt vēl vairāk šādu video šeit, pastāst man komentāros. Svarīgākais ir tas, lai šis video tev palīdzētu un parādītu lietas, kuras mēs izmantojam ikdienā, kas mums ir svarīgas un varbūt noderīgas arī tev. Pastāst man arī, vai tev jau ir bijusi šāda veida problēmas attālinātajā darbā un vai esi domājis par portatīvo monitoru? Vai tu jau zināji par šo ierīci?
Atstāj komentārus zemāk un dalies ar savām pieredzēm. Šeit blakus ir 2 interesanti video, kurus tev noteikti jānoskatās, lai paplašinātu savas zināšanas un apmierinātu savu zinkāri. Un, ja vēlies mums palīdzēt, vienkārši uzspied patīk, abonē, ieslēdz zvaniņu un apsver iespēju kļūt par kanāla biedru. Tas arī viss, inženierijas cienītāji. Liels sveiciens un tiekamies nākamajā video!